Labs rītiņš no rītiņa, man mīļie ceļotāji uz Lasvegasu, kas pa skaistu dienu pavasars ir klāt. Un diena paliks vēl tikai skaistāk, jo mēs dodamies uz vienu no skaistākajām vietām Latvijā ar visskaistākajiem cilvēkiem Latvijā. Tervis dabas parks. Tur mēs filmēsim vienu ļoti episku video. Nu, kas var noiet grējus? Nu, tā kā pasaka reāli, kas var būt sliktākais? Tas grūtākais ir saprast, kur... Viss kārtībā, paskatieties! Tikai lietas pī. Jā, jo stulbāks tas jau tev vieglāk dzīvi. Ak, Dievs, tas tā ne... Tu to vari. Šodien mūsu komandai pievienojās arī Sinča. Piesakojam visi Sinčai Instagramā, super fotografi, talantīgi. Un šodien man aiz muguras nav sudraba kumēs, vienkārši kas tā pa melno bērīti te ir, es nezinu, nav ne jāsmas. Vai Ilze ir nodevusi Volvo komandu, es nezinu, to mēs Volvo uzzināsim. pats vainīgs tāds saucās. Volvo Latvija, bet rekī jūs sekas, jūs esat priecīgi? Jūs piedāvāja reklāmu, jūs piedāvāja saturu pa vēl. Tas ir tas, ko jūs dabūjāt. BMW karalieni, kāds skan? Kur tev Volvo palika? Pārdev. Noviet? Nu, nē. Te man dienas auto, man darbs piešķīra. Veidī, kur mans dienas auto? Visiem jau nepienākās, tikai labākajiem. Tā kā varbūt cītīgāk strādās, tad dabūs arī savu dienas auto. Kur mans dienas auto? Tu esi to dzīvokli dienas, es tev vispār tā kā, es nezinu, es tev vairāk naudu tērēju nekā savai sievai, bet nu bēm paliek bēm. Nu, bro, es taču nezinu, nu ko, man loceklis kādam jāatsūkā, lai šitā dabūtu. Es nevaru atļauties tādu. Gan jau būs vēl. Tas skaidrs, ko Ilze tur. Vitālijas ielika. Patika? Jā, savādāk es nebūtu to izdarījusi. Viņam ļoti labi sanāca. Būs laimīgā Ilze? Tev var vajag kafiju, tā lai dusmīgi? Es tāpēc dusmīgi vispār. Viens man teicās. Man par dediem jāprūpēs. Jā. Baigie joki tā no pašrīt. Ja nu gadījumā vīrši klausās, un jūs varbūt meklējat kādas skaistas, jautras, radošas sejas, kas varbūt varētu reklamēt tieši jūsu benzīnu tanku, jo mēs daudz ceļojam, mēs daudz lejam benzīnu, rakstat augšā. Reklamēšu jūs ne tikai es, šarmantais Edijs, bet arī es parādīšu, kāda mums komandas tikko pasties. Pasties, kāda mēs esam cilvēki, tikko Robim sūta visādas bildes. Pasties, Zigimantas arī Lietuva visiem, šautauts visiem braļukām. Zigimantas, tā noreklamēs lietuviešu viršas. Nu, pasties. Nu, ja domāju, tavu uzņēmumu varētu reklamēt šādi te cilvēki. Signīti. Tas pa politiķi. Nu, pasakiet. Pasakiet kaut ko. Spicy. Tātad šodien pie barista Edijs klasiski flat white. Meitenes, man nepatīk flat, bet kafijas man patīk flat. Kur tu pats izvēlēs? Man nav tāds viens favorīts, bet šodien es tēlošu, ka es visu laiku ņēmu uz pienu. Kur tev kafijas tavā garšā? Red Bulls. Sugar free, protams. Viņiem iepriekš tā ir ūdens sponsorēja, tagad jau Red Bulls ir nostāns. Gan ādevot sponsors. Šis ir impulsīvs darbības, kas pirmais nāks, pirmais dabūs. I woke up this morning, I ain't really feel like clocking in. LA hella noisy, got construction going at 5 a.m. Hard to get some shut out with my neighbors fucking arguing, but ask me how I'm doing, little bitch. Jā. Un šī nav stāvākā lieta šobrīd šeit. Starp citu, kas tad te K&K Works, kas mums šodien palīdzēs tikt augšā tornī? Un viņi var palīdzēt arī tev, ja tev ir mājās tornis, kurā tu gribi tikt augšā, vai arī tornis, no kur tu gribi tikt lejā, vai vienalga, vai jebkāda cita veida industriālais alpīnisms. Ja? Ne jau tas garlaicīgais alpīnisms ar kalniem, industriālais alpīnisms, pareizi. Un arī arborisms, šņik tavam kociņam. Zin kā cits saka, izmēram nav nozīmes, torņi burtiski tiek celt dēļ izmēra. Bet šis ir viennozīmīgi, man liekas, modernākais Latvijā. Mēs kā komanda vienmēr metamies iekšā visādos šitādos challengeos. Es nemelošu, man ir mazliet bailes no augstuma. Es domāju, kuram nav. Ja ceļš tagad es kāpju, viss paliek augstāks un tur apkārt viss paliek mazāks. Bet dzīve jau ir par to, ka tu pārver sevi. Jo augstāks kāpums, jo zemāks Nē, bļājiens, tas neizklausās motīvi. Tieši tā, es kāpju augstu, lai ritīgi zem kristu pēc tam. Bet nē, tāpēc, kā komandas līderis, un vispār es dzīvē daudz kur pildu līderu funkciju, es rāpšos pirmais.
Un man nav vietas baidīties, man nav vietas raustīties, man vienkārši jārāda piemērs, kā es varēšu gaidīt, ka man klienti man sekos. Ja es tur tagad augšā stāvēšu un kaut ko raustīšos, nu nav variants. Viss. Saitē man klāt, laid man lejā. I'm feeling good right now. I'm feeling good right now. And I came to get down. And I came to get down. Man viens jautājums ir, Jā. kad tev un tavai komandai New Balance būs sponsors? Vecīt, labi, ka tu pajautāji. Pasties. Visiem ir New Balance. Es nezinu, New Balance Latvija. Kur jūs esat? Kad New Balance jums būs sponsors? Tas ir tikai laika jautājums. Vakar jau vajadzēja būt. Galvenais ir nedomāt, vienkārši darīt, kā jau ar visu dzīvē. Kas var noiet greizi? Pasaka reāli, kas var būt sliktākais. Ir taču, tu krīt no šitāda augstuma. Ja es pamanīšu, ka es kritīšu, es mēģināšu apgriezties ar galvu otrādi, lai galva izšķīst pirmā, un es neko nejūtu vienkārši. Viss stulbākais, es atsitos pret vienu stāvu, salaužu kāju, atsitos pret otru stāvu. Tas ir viss tā kā, un tas beigās. Kas? Mēs piesaucam. Tūlīt redzēsim, vai lietas var piesaukt vai ne. Jā, vai ir reāli arī negatīvā manifestācija, tā ir manifestācija. Es būšu pirmais. Redz, ja es izdzīvošu, es varēšu ielikt 5 zvaigznītes. Oi, man jau kaut kas attaisījās. Kā es izsācu pēc supervaroņa vai pēc datornūģa? Respektīvi, tagad jūs kāpsiet, jūs dabūnat to feeling, ka jūs esat pāri un jūs esat apmēram kaut kādā šitādā Slīpumā tā kā. viņa. Un tad nolikat, kā, lai nebūtu tas variants, kas uz ceļu vienkārši aiziet šitā. Man liekas, tas būs mans variants. Tik daudz lietas mums jāatcerās, ir? Okay. Es vienkārši tā Jā, ļoti labi. Okay. Es gan izfeiloju tutoriālu jau. Ja tu esi tā kā līderi lomā, loģiski tu baidies, tev nav variantu fucking. Vai te ir slapš? Jā. Vai paliks vēl slapjāks, nezinām. Viss labi. Tev šis te būs tā kā tu laidīsies lejā. Zināk, tev ankurs būs šiten. Jā, sāpēja. Tur ir ēnkurs. Tur ir ankurs. Izdara vēl tā. Tev arī patīk. Es nezinu. Pagaid, bet tev būs tā, tev būs to vairāk. Pagaid, te man jāpiekārto. Tur, kā saka, nevar būt 2 zvani vienā pusē. Jā, nevar būt. Jā. Ir sakārtoja, aiztev vienā pusē, otrā pusē. Tagad tu redzēsim. Kā bija tā dziesma, vajag uzslēgt viņu, ne? Parau. Jā, ir. Sagāja viss, jā, normāli. Es nezinu, kur viņi to stāv, bet nu. Es jau aptīnu. Redziet, tādu kvalitāti un tādu aprūpi jūs dabūnat tikai no KNK Works. Jā. Godvārds Niks, burtiski katru savu klientu aptausta. Tagad vēl te kaut kas nav. Man jau patīk. Tas ir. Ankurs mums šiten. Ankurs zīmīt ir ankurs punkts nāk no šitien. Jā, kas bija jādara? Nekas. Kāpjam ārā. Kāpjam pāri. Mans sauc Edijs Naumans, un šis ir no Saldus līdz Lasvegasai. Ko tas darīs tagad? Tas laidīs lejā. Vai jau tagad? Jā, tagad. Atlaid roku. Atlaid Ediju roku vaļā. Atlaid vaļā roku. Pagaidi, jā. Jā. Pagaidi. Kāpēc viņš tā dara? Kāpēc viņš tā izdarīja? To, ko es tagad jūtu. Dievs, man ir adrenalīns un erekcija. Jā, tas grūtākais ir saprast, kur... Tu dirs! Jā, es paskatījos, man patika. 10 no 10 tervet ritīgi skaista vieta ir, bet no lejas man viņa patīk labāk. Starp citu, 69% no mūsu sekotājiem no mūsu skatītājiem nav mums piesakojuši. Kāpēc jūs to darat? Paskatieties, lai nenokavētu šādu saturu, kur es vienkārši spēlējos un izaicinu savu likteni, piesakojiet, come on, būs vēl šitāds saturs, būs vēl trakas idejas. Es varu augst rāpties, un es varu zem krist. Oh my God, man iepatikās.
paskaties! Dievs! Zini, kā man vienmēr liekas, ka es dzīvē visu kontrolēju. Bet šobrīd mana dzīvība, viss ir K&K Works rokās. Un es jūtos droši īstenībā. Es nevienam neteicu pirms video, man ir nereāls bailes no augstuma. Nereāls. Un es to pārvarēju. Nereāli. Es iesaku visiem, it sevišķi, ja tev ir bailes no augstuma, tā kā man. Jā, izdara to, un tev vienalga būs bailes no augstuma, bet tu vismaz sasodīt labi jutīsies. Un, ja tu arī gribi izjust tādu emociju karuseli, tā kā es izjūtu, K&K Works drīzumā piedāvās šo te arī tev. Iedomājies, ka forši. Palīdziet jums ar vienkārši atbraukt uz skaistu vietu, ar skaistiem cilvēkiem labi pavadīt laiku un vienkārši nolaisties no torņa. Es aizies. Uzvarēt savus dēmonus. Nu, kurš to negrib? Pierast pie to, kā spiež seiklinieki. Kurš to negrib? Tā kā tam visam ir sistēma. Vēl bija variants, ka mēs tad iedodam Sēdeklī. Iedomājies, pāriem ar soliņu laiž lejā. Iedomājies, pikniks gaisā, tu tur šūpājies. Rīgā īstenībā tā vieta ir. Jā? Ir iespējams. Ej, tu nos, nice. Rīgā ir krāna pats ļaukšā, un es nezinu, kurš tur stāvs. Jā, ar krānu. Jā. Bļēģis, man liekas, viņš šūpājās, ne? Nē? Jā, man nepatīk, ka šūpājās. Jā, tas ir īstenībā arī tagad, kad tu laidies lejā, kamēr tu visu kontrolē un vari kontrolēt uz tam pāris sekundēm ir ok. Tā kā sāk šūpāties vai tev iešūpina, bet man patīk. Tu pašūpājies, tu Mani pašūpināja. Bļāviens, tu zini, kā tajā brīdī tev tā kā patīk, bet tu gribi atrast to kontroli apakaļ, nav jau kur pieķerties vispār, bet crazy. Es esmu uz zemes. Malicis. Mums tas izdevās. Zini kā, galvenais ir tiešām, viņa arī tev visu laiku teiks, tā kā ir jāatslābinās, bet to ir ritīgi grūti izdarīt. Tā kā ne, tev visi instinkti saka, lai tu kaut kur tur tūmā turies un atrod kājas, un baigi grūti tas ir. Tā, pagad tev ir rots, te ir rots kaut kas. Smieklīgs santiņš. Pagadies bišķiņ. Kur viņa atkāp šitam? Jā. Pagaidies mani. Šitam? Jā, tā kā jau bez vīrus vienkārši raw dog, zini. Tas salso, tas ir. Domāju, neviens tajā brīdī nebūtu redzējis vai skatījies, vienkārši pastās, Kitiju otrā pusē jau stāv. Jā. Šito es taisu tā, to es taisu tā. Ziet, easy. Šito var pat uzliks? Ne. Vairs nav tik easy. Dzīvo kājām. Ātri. Vajadzēs ar kājām viņu palaist. Tā, kas šo vīru lieku tajā pusītē. Tagad tā bišķi satraukums paliek, bet tas tāds. Kas ir foršas? Tas tāds mīlīgs pagaidām. Redzi? Tā. Jā. Šādi. Darīsim šādi. Ko jūs darīsiet? Viņš ir Edigoči. Viņš ir šķērsām no tajā pusītē. Jā. Zaģīdī, iedomā 5. Nē. Viss kārtībā, paskatāties. Kičiņi vispār. No. Tev jābite! Labi, bijis pat rāk palika man te. Man liekas tālāk tieši grūtāk. Tāpēc, ka tu tā kā vairāk šūpojies. O, paldies. Vai pašūpināt? Paskatieties, kā es. Kurā? Nopietni? Un viss? Un laidies lejā. Paga, man jau vajag nolaisties vēl bišķiņ. Šajā te. Abā. Man liekas, šis ir grūtāk nekā nolaisties līdz lejai. Man patika. Hell yeah! Ave, nekustamie īpašumi. Labākie. Līgai. Zvaniet līgai. Jā. Ja tu man ieteiksi kā nekustamā īpašuma aģenti un būs veiksmīgs darījums, dabūs no manas komisijas 10%.
Kačinks. Tas ir dāsni, to es saprotu. No time to rest. Just do your Man, ļoti skaisti. Tā kā Spidermans. Pasties šo atletisko dāmu. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. Too high to handle. Too hot to handle. Es gandrīz. Aver. Saprotat? Aver Zemgala. Ne jau Latgala, ne jau Kurzeme, jā? Un ne jau, kas ir 4. novads? Nezinu. Zemgala, jā? Zemgala. Tieši tā, labākais aver no visiem averiem, goda vārds. Ja man būtu nekustamie īpašumi, es viņus nekustinātu tieši pie tevis. Jā, bet mēs tieši kustinām. Bet jūs viņus kustināt, jā, un tieši tāpēc es neesmu nekustamo īpašu tirgu, ja es nekur nesaprotu. Bet ja tev vajag, tad droši var. Jā. Es tev visu dālīt. Jā, man ļoti vajadzētu īstenībā īpašums. Man novajadzētu. Tev vajag īpašums. Jā, un pastaties, jūs redzat, kāda ir klienta apkalpošana, jūs redzat, cik smaidīgi cilvēki ir priekšā un cilvēcīgi cilvēki, nevis kaut kādi roboti. Sveiki, mani sauc Mārta, es tev pārdošu īpašumu. Kurš to grib? Jā, starp citu vakardien tieši man noritēja darījums TRT Labrenčos pārdevu dzīvokli. Super dzīvoklīts, jā. Vakardien tieši biju un šodien es jau karājos. Un šodien jau karājies tēlat. Ja tu... Tērvet labākā vieta. Jā, arī tu gribi tādu dzīves stilu dzīvot uz asmens gala, jā? Un iegādāties labas īpašums Aver Zemgala. Pareizi? Jā. Perfekti, tas nebija iespējams. Everybody was Šis ir krūts. Kurš vēl mākslērs tā dara? Ko? Kurš? Neviens. Kaura. Es turpat 12 gadus nostrādāju valsts policijā. Jā. Tad pārgāju uz nekustamiem īpašumiem. Wow, kādā veidā? Tas nebija plānots. Jā. Paskatieties. Oversize krēkli, ja tev patīk metāls, jā? Un pasties, un priekšpusītāji. Parādi savu priekšpusīti. Vēl viens! Vēl viens! Jā, tu esi muscle mommy, jā? Ak, Dievs! Nu, perfektais krekls tev. Un mūsu sieviešu logo no jaunās kolekcijas. Apsies, sirds ar asmiņiem. Cik liels ir 1 hektārs? Nē, es nezinu. Jā, kāpēc nesaka kvadrātmetros? Taču to viss saprot. Vai kvadrātkilometros? Bežam hektāru. Jā, vienmēr. Nopietnāk. Jo tāpēc, ka neviens nesaprot. Es tur hektārs bija, tur 7 hektāri. Un viss vienmēr izliekās, ka saprot, bet tu pajautās, kas ir hektārs, viens nezinu. Galvenais nopietnu seju. Jā, galvenais nav būt gudram, galvenais ir izklausīties gudram. Jā, tā ir. Un būt pārliecinātam par to. Jā. Zināt, labi, vairs jau baigi cilvēki, kopš mēs taisam saturu, nedomā, ka es esmu gudrs, bet kādreiz domāju, ka es esmu gudrs. Un zinu, kāpēc? Tāpēc, ka es runāju tikai par tēmām, kurām es zinu, un par pārējiem tikai klusēju un klausos. Un vai nu Ko patiesības brīdis ir? Tas ir bonus, ka man nav olas, jā. Kas tāds ir? Man liekas, tas ir, ne? Es domāju, mums nevajag šitos, vai ne? Nu, tu esi gatavs. Šitas būs. Aiziet, laižam! Tikai lietas pīp, visu laiku, jā. Pasties, ir skats, kas? Pasties. Pagaidiet! Ui, Nē, viss kārtība. Redz, tur tāds pauks nostāties. Tā, tagad stāv turies. Ja mēs to sakārtos. Man arī tāpat ir brīvs. Tā, mums vajadzētu šito dabūt otrā. Parkā pāri. Kas man jādara? Attais rokas. Nē, lēnām. Nospriegojies vienkārši. Nospriegojies, jā. Kas man jādara? Vienkārši lēnām tagad klaidies. Mums vajag saprast, ka tu tagad nospriegos, tad mēs to pastāstīsim tālāk, ja? Es varu... Jā.
Es varu atlaisties. Tur nav pakāpiena. Nolaid to roku. Labo roku. Neskaties uz leju tikai. Pasak vēlreiz. Ak, Dievs! Tēvs Marija! Šis bija bailīgi, bet bija ok. Nebija vispār baili īstenībā. Neviena sekunda. Ja nu gadījumā krampi vai bezspēks, labākais, garšīgākais kreatīns goda vārds. Garšos arī tavai mammai, garšos arī tam, kas kreatīnu vispār nedzer. 0 kalorijas, vienkārši perfekti. Pats nav manī, 15%, vai ne, Ilz? Labākais maziņu darbībai. Šis ir labākais moments visā, kas tiek saķēdēts. Nav kaut kāda kakla ķēde tur. Viņi prasīja, nav bumbiņa, Nika. Rītīgi ierāvās mincītī. Nē. Kas tev Ilz pa dandālu tur? Man šais dandāls jāstrādā to dandālu. Man nemaz nav instrukcija iedot, es tikai skatījos, kā tas laidās lejā. Jo mazāk zinās, jo labāk laidīsies. Jā, jo stulbāks tas jau tev vieglāk dzīvi. Ak, Dievs, es to Tu to vari. Tu varēsi, Ilz, mēs visi tev ticam. Es nevaru šito te atlaist vaļā. Tu visu vari pārvarēt, pilnībā. Tev nav ko steigties. Nē, es nākošreiz nepienāku, vienkārši to nedarīju. Es labāk izlaicu ar gumiju ārā nekā šito te. Diez vai. No, man ir lielāka, man tiešām ar gumiju. Nu, es nezinu, kādā veidā. Šeit ir vēl kaut kāda kontrole, kaut kas, nu, tā kā... Bet šis ir pieteikums braukt uz Siguldu. Jā, aiziet. Sigulda rakstīt augšā. Es esmu gatavs. Es izlaišu vienīgi. Ja Siguldu uzsauc tavu lēcienu ar gumiju. Jā, es izlaišu. Ok, šitas šautauts. Ilzē, mēs vienāk lepojamies. Tas, ka tu pamēģināji, tas ir pats galvenais. Jā, malacis. Neliec, lūdzu, melnbalto bildīt tāds. Un rekord no fritiņa gaida mūs. Un tagad esam apakaļ no torņa augšas. Esam nosēdušies. Zini, kas ir? Es nekad nebūtu domājis, ka rāpelēties. Nē, ko mēs darām? Laidāmies lejā. Tev padarīs tik izsalkuši. Es esmu nogurs un es esmu izsalks. Un tagad, pateicoties fritiņām, viņi mūs aprūpēja. Nekas nav svētāks, kā vienkārši kopā ar savu ģimeni paēst, kopīgi uzpildīties spēkiem, reģenerēties jauniem piedzīvojumiem, visam pārējiem. Es šodien vienkārši esmu savā elementā. Pirmkārt, labs laiks, nenormāli labs saturs, labi cilvēki. Un es vienkārši pumpēju reklāmu pēc reklāmas šodien ārā. Es nezinu. Pasaka, ka tā nav karbonāda normāla cepurīte. Pasties, ka paslapota pakustās salāti. Ja? Nekāda neliek krējumu, majonēzes, nekas kārtīgi salāti, kas spīd smukā marinādē kartupeļu. Come on. Labākie kartupeļi Latvijā. Nu ko, mīļie? Viena no skaistākajām, gandrīz pati skaistākā diena šogad ir galā. Saturs ir safilmēts, atmiņas ir sataisītas. Paldies, ka noskatījies video līdz galam. Neaizmirst mums piesakot, uzspiest like, iekomentēt. Un arī K&K Works bez viņiem nebūtu tapis šis ultra savādais, interesantais video. Šāds iespējas nenāk dzīvē divreiz. Es esmu pateicīgs no visas sirds, ka mums bija iespēja taisīt šādu saturu. To es varētu darīt katru dienu. Man bija prieks, ka ne tikai es, bet arī mana komanda pārkāpa savas bailes, jo tici man, tur augšā, stāvot, tas bija reality checks. Un tas bija izaugsmes mirklis. Un tādas izjūtas un tādas mirklis nevar nopirkt par naudu. Tā kā turpināt mums sekot, Las Vegas turpinās. Tiekamies jau nākamajā epizodē, sezonas lielākajā epizodē. Fights, jeb lielā balvas izcīņa Jūrmalā.